Kāda ar rezultātu var lepoties? Šīs būs īsais stāsts par Weber špaktelēm. Principā veikalos jūs varat atrast divu veidu Weber špakteles – cementa bāzes un polimeru bāzes. Sākšu ar leģendārāko Weber LR+. Pats ar šo špakteli pirmo reizi iepazinos tālajos 90. gados, kad tevs veicot remontu atnesa mājās balto maisu ar zilo uzrakstu Vetonīt. Joprojām labs pārdevējs veikalā atcerās, ka Vetonīts ir Weber LR+ špaktele. Kādas ir priekšrocības? Ja jūs esat iesacējis un veicat remontu pašu spēkiem, manuprāt, šis ir atbilstošākais materiāls, ar ko sagatavot sienas tapešu līmešanai vai nu pat arī krāsošanai. Var iestrādāt slāņa biezumā no 1 līdz 3 mm, atsevišķos gadījumos var arī strādāt slāņa biezuma 5 mm. Slāņu skaits nav ierobežots. Mēs varam iestrādāt vienu slāni, pēc tam arī otru slāni, pēc tam arī trešo. Saķeres slāņu starpā ir diezgan laba, ja nepateikt, ka vispār kolosāla. Tikpat viegli materiāls arī slīpējas. Ko mēdz cilvēki nezināt par šo materiālu? Tas ir tas, ka materiāls pēc sajaukšanas ar ūdenī dzīvo spainī vairākas dienas. Tas pats ir rakstīts instrukcijā, kur rakstīts veselas 24 stundas, bet reāli dzīve, ja mēs pabeidzam darbu un taisam vāku ciet, ar materiālu var strādāt vairākas dienas. Tas ir ērti, tāpēc, ka nevienmēr jums izdosies nošpaktelēt sienu ar vienu piegājienu. Tāpat pēc špakteles nožušanas jums vajadzēs kaut ko pielabot, un tad šī burvīga īpašība dod jums tādu iespēju. Weber LR+ špakteli jūs atradīsiet veikalos divu iepakojumu veidos. Viens ir 3 kg spainīti un 20 kg iepakojumā ar ērtu rokturi. Špaktele paredzēta iekštelpām, sienām, griestiem. Ir redzēts, ka špakteli iestrādājot griestos atstāja bez krāsošanas, jo ir pietiekami balta un nepaliek dzeltenā ar laiku. Tāpat ir redzēts, ka no špakteles veido dažādos dekoratīvas virsmas. Tas arī nav aizliegts, un tā ir arī vēl viena LR+ priekšrocība. Un tad cementa bāzes špakteles Weber VH. Pieejamas vai nu pelēka krāsa, vai nu balta krāsā. Balta krāsā ir divas opcijas, vai nu 3 kg spaini, vai nu 20 kg iepakojuma. Kādas atšķirības, kādas priekšrocības, kādas būtu pielietojama nianses? VH špakteles ir cementa bāzes špakteles, respektīvi špakteles virsmai būs lielāka noturība pret mitrumu. Mēs varam to izmantot mitras telpas, tā kā vannas istabas, piemēram. Kā arī virsma būs pati pa sevi cietāka nekā LR+ virsma, respektīvi lielākā trieciena izturība un noturība ir šim materiālam. Weber VH špaktele ir tikpat smalka kā Weber LR+, taču pēc samaisīšanas ar ūdeni izstrādes laiks ir tikai 2 stundas. Abas špakteļmasas atradīsiet tuvākā būvmateriāla veikalā.